Labdien, tauta! Šodien nāku pie jums ar jaunu video Q&A. Jā, iesūtījāt jautājumus, bija ļoti daudz jautājumu. Bija gan pozitīvi, gan negatīvi, bija gan, kas lika man nomirt bez mazai, bet, nu, tā dzīve. Hello, darkness, my old friend. Bet, nu jā, paldies visiem, kas iesūtīja jautājumus. Jūs bijāt daudz, es atbildēšu dažiem no viņiem, kas man likās interesantākie, un tad sākam, aiziet. Latvijas top uzdod pirmo jautājumu, un viņš jautā, vai ir gaidāms kopējs albums ar Funface TV. Nu, man jau gribētos. Es, protams, nezinu, vai grib Funface TV, Džeki, bet es viņiem dzīvoju kopā, tā kā varbūt iesim uzjautāt, lai mēs zinātu atbildi. Funface TV pārstāvam Norbertam, Regā centram. Vai ir gaidāms kopējs albums ar Jarānu un Funface TV rap albums? Ja viņš samaksās, tad būs. Cik jāmaksā? Nu, ņemot vērā, cik garš albums, ja tas būs LP, nu, pilnās versijas albums, nu, tad būs 1000 eiro. Ok, tātad ziedojiet links aprakstā, ja gribat albumu ar Funface TV. Jā. Naudu vajag. Un mēs esam ieradušies pie pacienta Kaspara no Funface TV, un ir jautājums jums, manam Q&A, vajag atbildējums. Vai ir gaidāms kopējs albums ar Jarānu, rap albums? Kopējs albums ar Jarānu, jā. Jā. Nu, saprotat, pacientiem ilgāk aiziet, kur dziedam kopā. Jā, kur rapojam. Kopējs albums. Jā, kur mans pants un Funface TV, nu, ķipat albums. Vesels albums? Jā. Nē. Nav. Nē. Ja būs, varbūt būs, es nezinu, protams, bet tas jāskatās uz Jarāna maku. Ok, Norberts teica summu, cik tu sāki. Es neteikšu, kādu viņš teica, lai es vienkārši tad varbūt pie tev lētāk sarunāt ar veselu albumu. Veselu albumu, 15 dziesmas. Jā. Faka, no 500 līdz 1000 vajadzētu būt. Ok, tad ņemsim 500, jā, ok. Labi, paldies. Hashtag komentāros Kaspars veseļojās, lai veseļojās nosūtiet, jā. Visus labos sveicienus tagad. Labi, tātad jā, dodamies atpakaļ. Ko tu darītu, ja tu pieceltos un paskatītos YouTube un tev būtu visvairāk sabi no latviešiem? Šis jautājums nāk no Sliderio and More Games. Paldies pie jautājumu. Ko es darītu? Man ir miljoni sabi. Kas? Kādi? Ko? Sabi abonementi? Kur? YouTube. Kāda YouTube'ā? YouTube. Ok. Ok. Jā. Labi. How could this happen to me? I made my mistakes. Tā, nākošais jautājums nāk no Crippling Depression. Niks labs. Vai tu domā, ka kādreiz pazudīs vēlmi filmēt YouTube video? Ja nē, tad kāpēc? Ja jā, tad kāpēc? Grūti teikt.
Nu, tagad būs tāds nopietnāk atbild. Grūti teikt, jo saproti, nu, es ceru, ka nē. Jo, nu, tas nav atkarīgs, nu, tas ir atkarīgs arī no manis, bet tas ir arī atkarīgs no tā, kas notiks apkārt. Es domāju, es pirms mēs šobrīd ar Funface TV čaļiem īrējam kopā dzīvokli un nepazudīs vēlmu kādu. Tā kā, nu, es domāju visticamāk, ka nē, bet, nu, ja pazudīs, tad neko, nu, tad būs gan jau kaut kāda cita lieta, ko es gribu darīt, kur es darīšu. Bet jā, nu, gan jau ka nē, es domāju visticamāk, ka nē. Bet, nu, ja notiks tā, es noteikti paziņošu, pateikšies, vairs nefilmēšu video, nebūs tā, ka es vienkārši pametīšu kanālu un jūs nezināsiet, Jārāns vairs vienkārši pazūd un nefilmē video. Ja es gribēšu beigt filmēt video, es noteikti paziņošu jums, tā kā jūs zināsiet. Kāds ir nākamais jautājums nāk no Kool-Aid. Kāds ir tavs dīvainākais sapnis, ja var, tad centies to notēlot? Ok. Iedomājamies, ka šeit ir pietura. Mans dīvainākais sapnis ir stulbākais, dīvainākais. Te ir pietura un te ir soliņš. Es sēžu uz soliņu. Man blakus sēž čoms, es neatceros, kas par čomu. Mēs vienkārši sēžam un mēs runājam. Jā, mēs vienkārši runājam, tāds ir mans sapnis. Es reāli nosapņoju tik ilgu laikā, es vienkārši sēžu pieturā un runāju ar čomu. Es nezinu, par ko mēs runājam. Nekādas life-changing sarunas nebija. Sēžu sēdījām pieturā un runājam. Tas ir mans dīvainākais sapnis un es tiešām nesaprotu, kāpēc es to nosapņoju. Varbūt tam ir tāds zemteksts, un es pat tagad nezinu. Ja jūs zināt, kas tas pa zemteksts, kad tu varbūt, nu, ir ķipa nozīmes sapņiem, ja ir kāda nozīme sēdēt pieturā un runāt ar cilvēku, tad paziņojiet man, ierakstiet lūdzu komentārā. Kuram tu iemestu vecu olu no youtuberiem? Es neesmu ļauns cilvēks, bet ja man būtu jāmet. Kam es iemestu? Es nezinu. Man nav problēmas ar nevienu youtuberu, man nav nekādas pretenzijas. Tad es varbūt mestu, man patīk izmāk vienai labi jautājumi, un pēdējais jautājums nāk no, kad nav ko darīt, lai viņš saka, esi kreatīvs šitā, Q&A kuņi jau ir washed up. Un es domāju, ka tas ir stilīgi. Kad nav ko darīt, tu čiste, ja, tu tā saki, tas nav ļēns, es neesmu kreatīvs, tas reāli smagi strādāju. Make you wanna holler at you.